vienmēr jau šī drošība, un viņi tur ir klātesoši. Un ko startējam? Un tad uz tās visas ziņas atbildējot. Labs darbs, labs darbs. Jā. Un es dzirdu, kaut kas nav kārtībā, un mašīna vairs nekustās uz priekšu. Tad man pirmo reizi, man liekas, dzīvē sākās tāda neliela panika. Grūti pārdot pēc tam, vai ne? jā, mašīna, bet nobraukāt. Jā, tā ir. Lai jūs ņem tā vērtība ir starp 800,000 līdz 1 miljonam. Parīzes Olimpiskajās spēlēs mēs esam noskaidrojuši, kas ir ātrākie sprinteri, un tur dominē ASV un vēl dažas eksotiskākas valstis, bet Latvijā ātrākais cilvēks šobrīd, es pilnīgi noteikti esmu pārliecināts, arī ātrākais cilvēks, kas jau kad viesojies VF podkāstā, Mārtiņš Sesks. Mašīnā noteikti, čau. Mašīnā ātrākais. Es nevarētu noskriet. Es īstenībā skatījos, bija pirmās formulas braucieniem bija uzdots jautājums, ja viņiem būtu jāstartē olimpiādē, kādu to sporta veidu viņi paņemtu. Īsumā bija diezgan labas atbildes, jo daļa teica, ka viņi īstenībā esot sprinteri vai skrēja. Nav tā, ka formula vai rallijas, kad tie vairāk ir maratonisti, jums jau tomēr arī treniņos vairāk izturība, vai ne? Jā, ir tā, ka to kardio izturību, protams, trenē, jo tajā brīdī, kad tu esi ātruma posmā un vispār visas tās dienas cauri braucot, arī tad, ja ir kaut kāds 20 minūtes starp šiem te posmiem, tāpat ir mašīnā nenormālais karstums, spriedzi vispārējais. Jā, tas kardio ir vajadzīgs, bet es neskrienu, es uz ričuku sēžu vairāk. Tad maratonu neesi skrējis. Nomins tad gan jau es diezgan daudz. Nomins, es domāju, ka es esmu stundas un kilometrus ļoti daudz. To es varētu, velomaratonu es varētu kaut ko mēģināt. Nu labi, bet tu pats kur ierosināji, kas tad būtu tava distance Parīzē? Tāpēc saku, varbūt, es vēl trenējos, ka es biju jaunāks peldēšanā. Varētu būt, ka es varētu vēl nopeldēt kaut ko, un tad varbūt velomaratons, jā. Okay, tur mums ļoti labi. 5. vieta, Toms Skuiņš šajās Olimpiskajās. Viņam jau vispār viss tā sezona diezgan labi iet riteņbraucējiem. Kas ir tad tie sporta veidi, kuriem tu varbūt pasako vēl līdz bez vienalga Olimpiskās spēles vai tad, kad nav olimpiādas? Protams, ja es cenšos pasakot tajā brīdī, kad ir kaut kādas izlašu spēles, sevišķi vai tas ir hokejs vai basketbols, jo diezgan daudz draugi, kas ir esotajā sporta vidē, ir satikti un draudzības tādas tieši, kur spēlē gan basketbolu, gan hokeju. Klau, pateikšu vienu interesantu salīdzinājumu, lai cik tas dīvaini varbūt tev neliktos VRC ar Eirovīziju, kur Marina Ulmova, tad, kad uzvarēja Eirovīzijā, viņa man nesen intervijā vienā teica, viņa saka, tu nevar iedomāties, kāda bija tā nākamās dienas pēc atbraukšanas uz Rīgu. Saka, es sēdēju un raudāju, tāpēc, ka man bija tā viena dziesma un nekas vairāk, bet bija tajā laikā vēl faks, kas bija 2 kilometrus garš ar dažādiem piedāvājumiem, ar visu kaut ko darīt. Un viņi saka, mēs nespratām, kas tālāk notiks pēc tā visa. Ok, mēs esam vinējuši, bet kas tālāk? Kā tev ir izmainījusies tā dzīve pēc šiem 2 VRC posmiem visaugstākajā līmenī ar tiem panākumiem un rezultātiem, ko tu parādīji? Jā, pirmkārt jau varbūt jāsāk ar vienu to publicitātes lietu, ka ir iegūta jau tā publicitāte tādā starptautiskajā mērogā arī. Un vēl es nevaru aiziet uz IKEA vairs normāli. Tā kā tiešām cilvēki nāk klāt un grib parunāt, par ko ir milzīgs prieks, jo tas tiešām forši, ka cilvēki atpazīst un viņi seko līdzi, un tas ir forši, bet es vairs nevaru izpūrs čībiņās un pelčurtos aiziet nopirkt kaut ko IKEA. Tad šīs tomēr ir cits tas atpazīstamības līmenis. Nevis, teiksim, no kaut kur redzēts, tu pārvērties jau uz, tas ir Sesks rallis, kur visi zina, kur viņi ir redzējuši. Jā, tā ir tā viena lieta, kas, protams, kā es teicu, milzīgs pagodinājums, ka tā ir. Un tas nozīmē, ka arī ar šo pasaules čempionātu posmu Latvijā mēs esam, teiksim, atgriezuši varbūt to autoralli un vispār autosportu atkal tādā nedaudz tuvāk tam slavas zenītam. Tā pašā laikā arī mēs ar Renāru individuāli. Un no tās sportiskās šobrīd ir tāds juku laiks, jo bija tā, ka, protams, mums ir tā pamatsezona, kur mums ir noslēgts līgums Eiropas čempionātā. Un šis pasaules čempionāts, šie 2 posmi bija tāds tā kā izrāviens.
Un tajā brīdī jau neviens ko tālāk neskaties, jo neviens nezināja, kā mums turies. Un tad šobrīd ir tā interesantākā daļa, ka visu laiku kaut kas grozās un ka mēs esam kaut kā sakustinājuši tos ūdeņus. Un arī pagājušā nedēļas nogalē bija Somijas VRC posms, kur arī debitants Samī Pairī no Somijas. Un viņš arī nobrauc, manuprāt, 4. un viņš arī vienu ātrumposmu ir uzvarējis. Tā kā mēs junioru braucēji, kas, teiksim, zem 25 gadiem, jo vidēji tur brauc jau vairāk kārtēji pasaules čempioni braucēji, kas tiešām ilgus gadus tur ir, tad mēs esam nedaudz sakustinājuši tos ūdeņus, un tas paliek interesanti. Tas ir tas tāds, varētu teikt, lielākais notikums, manuprāt, ka mēs ar Renāru no mazas Latvijas saņemot jau pirmkārt šo atbalstu no VRC promotera, kas ir pasaules čempionāta organizators, lai vispār startētu tādā. Jo protams, ka neviens mūsu jaunus braucējus, kur ir braukuši kaut kur Eiropā, neviena rūpnīcas komanda tāpat vien neņem un nealgo. Kāpēc viņam to vajag? Promoterim... Tieši šī iemesla pēc, ka ir liela daļa braucēju, kuriem ir līgumi ilgāk jau tur par 10 gadiem un 10 sezonām. Kas nozīmē, ka vienkārši varbūt ir vērts nedaudz atšķaidīt tās asins ar kaut ko jaunu. Un man liekas, arī ka mums šo 2 posmu laikā arī tajā publiskajā telpā izdevās sakustināt un iespraukties iekšā ar kaut kādiem mīmiem, kaut kādām labākām intervijām, labākiem notikumiem. Tā kā tas arī ir tas viņa mērķis. Dabūt arī jauns cilvēks pie TV ekrāniem. Tieši tā, tomēr atrast kaut ko tādu, kas turpina pievilkt šo skatītāju, lai viņam ir interesanti. Jo tomēr jau tas ir kļuvis arī daļa no show biznesa, jebkurš šāda veida sports. Mums ir televīzija, kur ir arī nedēļās 24/7 un tāpat viss sociālais tīkls, un tev visu laiku ir vajadzīgs ražot arī kaut kādu saturu, ne tikai braukt beigās. Kāds tu esi ikdienā braucējis, braucot uz ceļu? Tur varēja just, ka tev ir šī rallija pieredze arī kaut kur? Jā, noteikti. Nav tā, es nebraucu, man ir sodi. Ir sodi. Tā kā, jā, bet tas viss sanāk ir tādos brīžos, kur, piemēram, diezgan daudz tāds Rīga Liepāja braukt. Un tu brauc un kaut kur kādu apdzer, un tad vienkārši gribas, bet tad vienkārši tu naturāli ko brauc ātrāk. Jo kā tas stāsts, mēs nobraucam sacensības, vidēji to izbrauc visu nedēļu, vidēji 140, un tad pēkšņi tev jātur 90-95. Uzvēl nosīt labu ceļu. Uz labu ceļu, un ir tāds, ka tu uzliec kruīzu kontroli brauc, un tad kaut kur brīžiem kaut kur aizdomājies, un vienmēr man ir tā, kaut ko es bišķīt aizdomājos, un visu tur uzreiz man kāds jau gaida. Vai arī saņem bildi? Jā, bildi arī, jā. Labi, bet tu tajā brīdī, kad mēs visi uzzinājām, ka VRC posms būs Latvijā, tu jau vēl nezināji, ka tu brauks, vai ne? Nē, tā bija Rīgas cirko bija šis VRC posma tā paziņošana, tā pirmā preses konference, un tur atbrauca VRC promoteru pārstāvji, kur vispār Raimonds Strokšs iesāka pirmo sarunu. Hei, varbūt kaut kādi latvieši būtu vajadzīgi šim posmam, jo ko tad mēs tā bez saviem braucējiem. Un tad tas sanāk, tas bija vairāk kā 1,5 gadu atpakaļ. Un tad no tā brīža sākās kaut kāds pa bišķītiem. Un tad, kad jau šīs sarunas palika varbūt nopietnākas, jau tādas tiešām ar e-pasta apmaiņām starp M-sporta komandu, mums un promoteri un tā. Un tad ar brīžiem bija tā, ka viena nedēļa liekas, jā, varētu sanākt. Un tad kaut kas viņiem ir pamainījies, viņu plānos liekas, ka nebūs. Un tad tāds, ka gribās arī kādam pastāstīt, varbūt jau klusībā, ka varētu būt tāda iespēja. Bet jā, tas bija tāds interesants periods, kad pusgadu tā īsti nebija skaidrs. Būs iespēja, nebūs iespēja. Tu būtu braucis kaut kādā citā klasē, ja ne? Noteikti mēs būtu startējuši VRC2 ieskaitē, kas ir principā tas pats auto, ar ko mēs startējam Eiropas čempionātā, kas nozīmē mums faktiski nebūtu vispār nekāda problēma. Mēs vienkārši sagatavotos ralliem un brauktu to tāpat kā Eiropas čempionātā. Labi, un tad vienā brīdī viņi pasaka, ok, mēs iedosim mašīnu, kas maksā cik daudz? Ir tā, ka īstās mašīnas nopirkt teorētiski kaut kādas lietotas var no komandas, bet viņam tā vērtība ir starp 800,000 līdz 1 miljonam. Tā kā, jā, viņi saka, iedosim 1 miljonu vērtu mašīnu Mārtiņam, kurš nekad nav vispār
tādā mašīnā tieši sēdējis. Ļausim viņam braukt maksimāli ātri pa Grants ceļiem un cerēsim, ka viss būs kārtībā. Vispirms Polijā, ja nesadauzīs, tad arī Liepājā. Tur jau pirmkārt tā pirmā lieta bija, ka tieši iemeslu pēc mēs Polijā startējām ar to saucamo bezhibrīdu modeli, jo pasaules čempionātā mums ir iekšzemes dzinējs kopā ar 130 zirgspēku elektrodzinēju. Tad mums Polijā šis elektrodzinējs bija izņemts ārā. Lai mums ir mazāk jaudas, lai mēs tik ātri nevaram pabraukt priekš pirmās reizes, un lai tā mašīna nav tik ātri, kas ilgtermiņā, protams, bija ļoti pareizs solis, jo es iepazinos ar vispārējo mašīnu, un man bija daudz mazāk atbildības, daudz mazāk stresa, daudz mazāk pienākumu. Un tad mēs... Un arī bija par to, ka mums tiek uzbūvēta mašīna uz to Polijas posmu. Ja mēs to mašīnu nesadauzam, tad mēs braucam Latvijā, jo tur bija tikai 2 nedēļas starpā. Kurš ir Latvijas labākais rallis visu laiku, ja mēs saliekam tādu topu? Ja mēs tā saliekam, es domāju, ka ir diezgan grūti, piemēram, tā līdz galam to novērtēt. Ja mēs skatāmies, varbūt 80. gadi bija ļoti augsta konkurence. Tur bija Ivars Cauni, Andris Kārkliņš, mans tēvs brauc arī. Protams, ja tā skatāmies, tad, piemēram, 8 gados Padomju Savienības čempionātu uzvarēja Kārkliņš, Caune un, man liekas, ka varbūt vēl kāds arī tieši rallī. Tad noteikti, ja mēs ņemam no tiem laikiem, tie, protams, ir tā laika braucēji, kas bija vienmēr galvas tiesa pārāk par pārējiem. Jo tas sports jau tomēr ir mainīgs, jo tās tehnikas mainās. Diez vai es spētu pabraukt ātrāk par Kārkliņu ar Žiguli. Vai viņš spētu pabraukt ar VRC Pumu? Es arī domāju, ka nē. Tā kā, man liekas, ka katram laikam tomēr ir tas savs... 100 metri tev ir 100 metri vai basketbola gros, bet rallijs tomēr ir tehniski ļoti mainīgs. Tā kā ir tā grūti pateikt. Man liekas, ka katram laikam, katrai savai 10 gadē, 5 gadē ir bijuši tie savu spicē braucēji. Hei, vai zināji, ka Viršu veikals tagad pašā Rīgas centrā? Ejam iekšā! Kā vienmēr, jūties kā mājās. Kafija pati labākā Viršos. Kas dara, tas izdara. Viršos vienmēr ļoti garšīgs ēdiens un vienmēr draudzīgi piedāvājumi visiem. Uzņemiet savu enerģijas lādiņu tepat Viršos, lai jums pietiek jaudas gan atpūtai, gan treniņiem. Kā tas tīri fiziski, ko tas hibrīds nozīmē? Tā ir kaut kāda poga, kurā tev iedod to būst, ja tu spiežot pedāli vienkārši, tad viņi iet ārā no tā, tas ir līkuma izēja, vai ne? Jā, tas ir kaut kā līdzīgi, noteikti lielākā daļa mēs esam spēlējuši kaut kādas video spēles, kaut kā vienalga Need for Speed vai kur tev ir tas saucamais nitros, tas būstiņš. Un tad pēc līdzīgas sistēmas arī ir šeit mums šī baterija caur bremzēšanu. Ja mēs bremzējam vairāk nekā 2 sekundes, mums reģenerējās šī bremža enerģija, un pēc tam līkuma izējā es aizspiežot pedāli līdz pašam galam, ir vēl viena tāda durīte. Viņu nospiežot, tad man 1,5 sekunde izdalās šī uzražotā enerģija. Tad sajūta tā kā ar BMW braucot, kur ir tas klikšķīts vēl, vai ne? Jā, tikai tas, ka tu esi pats atbildīgs par to, kurā brīdī tu to izmanto, un cik pareizi tu caur šo bremzi tu saražo šo enerģiju. Jo arī ir tā, ka tur ar to bremzi arī nedaudz jāiemācās strādāt, ko es vēl nebiju iemācījies tā līdz galam. Un arī par šo izmantošanu arī tā kā diezgan sarežģītā sistēma. Beigās, protams, tu brauc, tu viņu izmanto tā, kā tajā brīdī sanāk, bet tas ir tas pieredzes jautājums, kur noteikti arī mēs zaudējām kaut kādas vērtīgas sekundes, 10 daļas, kur šie braucēji, kas jau brauc ilgus gadus, viņi vienkārši pieredzes dēļ kaut ko zina vairāk. Bet tad tā otrā vieta posmā, kas bija Polijā, bez šī ir jāskata vēl pavisam ar citām acīm, un es domāju, ka tur visi džeki paskatījās bišķi savādāk, vai ne? Jā, bija interesanti, mēs ar Renāru arī smējāmies, ka tā kā mēs tajā VRC sistēmā jau bijām bijuši dažus gadus atpakaļ, kad mēs startējām pasaules junioru čempionātā. Faktiski tās ir tās pašas sacensības, vienkārši mēs braucam aiz šiem lielajiem VRC braucējiem, un mums ir atsevišķi savi ieskaiti. Tad mēs jau sejā, tā rallija sabiedrība jau nav tik liela, tā kā sejā jau tu aptuveni viens otru jau pazīst, bet jautājums ir tā, vai sveicinies vai ne. Un tad arī pirms Polijas bija tā, ka mēs dzīvojam, un kaut vai šis pats Thierry Neuvils, viņš tā
Mēs viesnīcā lobbyā satiekamies, viņš tā kā sveicina, tā kā ne, tā kā paskatās. Bet katrā ziņā tā, ka kaut kādi te atbraukuši. Un tad pēc Polijas rallija otrās dienas, kad mēs viņu noturējām par 1 sekundi vai 0,1, kaut kāds bija tas. Kopš tās dienas viņš mūs sveicina, jo viņš tagad zina, kas mēs esam. Bet šitā uz knipi. Faktiski 1 diena, un tavs dzīve sagriežās nedaudz kājām gaisā. Tu esi rallijas seja jau starptautiski, un nevis kaut kāds juniors vai kas, bet starp lielajiem večiem un daudziem pasaules čempioniem, un brauc ātrāk kā daudzi no viņiem. Tie čaļi tev sveicina, droši vien ir fanu e-pasti un vecie draugi un draudzenes arī pēkšņi atcerās, un vēl ir kaut kāds lielāks uzplūds. Aptuveni tā, kā es ilustrēju. Kaut kādas līdzības, jā, var savilkt, jo tiešām, varētu teikt, pēc šī ātrumposma, kur mēs tiešām nobraucām 2. Polijā, kopš tā brīža, tas bija tas brīdis, kad notika tas klikšķis un kad samainījās šī vispār tā uztver un tā attieksme arī gan no pašas komandas, no visiem, jo tas pirmais bija tāds, ka šeit ir juniori braucēji, kuriem ir iedot iespēju, lai viņi pamēģina. Un tad ar to vienu ātrumposmu mēs sagriezām, man liekas, ka viņi saprata, viņi jau nav tikai atbraukuši pabraukāt vai pavizināties, viņi ir atbraukuši darīt darbu un mēģināt iegūt kaut kādu rezultātu. Jā, tas video man šķiet, nezinu, cik miljoni tagad viņam ir skatījumi, bet jau nonāk tajā kategorijā, kur arī gan mūsu skatītāji, gan viņa mammas ir redzējuši, tas bija tas čals ar to reakciju pēc tā posma. Jā, tas bija, padomāju, mēs esam atbraukuši uz sacensībām, mums ir pirmais, tas bija 2. ātrumposms, kas reāli bija pirmais tāds īstais ātrumposms, 32 km garākais tā rallija ātrumposms. Mēs braucam pie šī hibrīda, kas ir 130 zirgi mazāk brīžiem. Es nekad negaidīju. Tā kā es būtu bijis pēdējais no tiem VRC1, tas būtu bijis. Tāds arī bija tas plāns, jo visi arī domāja, ka tāds būs tas ātrums. Un mēs tam bijām gatavojušies, un tad nobraucam, un tev pasaka, tu esi 2. Tu pat gandrīz vinēji. Liekas, ok. Tad paiet kāds brīdis lai to saprastu, un tad mums pēc tā posma bija mēdī zona. Un tad man pirmo reizi, man liekas, dzīvē sākās tāda neliela panika. Jo tā kā tas tajā mēdī zonā jāizdara parasti šīs lietas, un tad tu aizēji satiec inženieri, aizēji pie komandas, tur kaut ko uzēst, kaut ko uzdzert, jo viņi vienmēr gaida. Un tu neredzi galu tam mēdī. Man liekas, tāda bilde ir viena uztaisīta, kur mēs esam vienkārši ielēgti. Un tajā brīdī bija tāds pirmais, ka šis nav joks. Šis nav joks, un tas īstenībā ne tikai šī braukšana, bet vispārējais, kas notiek apkārt, tas paņem pirmkārt lielu uzmanību un lielu enerģijas daudzumu. Tas īstenībā ir lielākais. Jā, tas paņem milzīgu enerģijas daudzumu. Lai gan tā varbūt brīžiem liekas, vai kaut vai runājot par skatuves māksliem, par ko viņam tikai jāuziet un jāuzdied un jāpafočējās ar faniem. Jā, tev arī daži kilometri pa grandu tikai. Jā, tur jūs tieši tikai pabraucat, un tur mašīnā 67 grādi, jūs tur tikai dzīvojat 16 stundas dienā tajā mašīnā, jūs jau tikai pabraucat. Jā, to karstumu nevar nekādīgi, kā saka, dabūt ārā no tās mašīnas. Noteikti jau, ka var. Protams, ka varbūt, ka var, bet tas ir tāds performances jautājums. Vai es izvēlos varbūt gaisa kondicionieru mašīnā, vai es izvēlos par pāris zirgspēkiem jaudīgāku mašīnu. Es izvēlos jaudīgāku mašīnu, protams. Bet ir kāds, kas brauc ar gaisa kondicionieru? Nē, neviens. Tas ir arī no tā, ka ir tik maz kaut kāda motora dzēsēšanas vai pārklājuma. Tev vienkārši viss tas karstums nāk salonā iekšā, jo tur nav apdara nekāda. Jā, jo mēs kaut kā varam. Mūsu mašīnām grīdas ir pilnīgi plakanas un sanāk par Renāra stūrmaņa pusi iet izpūtējs. Tieši gar sānu. Protams, tur ir aizsarga apkārt, bet tā kā ir tā, ka, ja tu noliec nepareizā vietā uz grīdas kurpst, viņas sāk kust zoli. Ja tur ir kaut kādi 900 līdz 1000 grādiem braucot. Un tas viss karstums vienkārši, protams, caur to dienu, tas viss uzskars tik ļoti, ka tajā pēcpusdienā jau visur, kur tu skaries klāt, tas viss ir uzkars un sakars. Un tur jau pat arī vairs nemaz tāds gaisa kondicionieris nemaz nepalīdz. Tu nevar nodzesēt 900 grādu grīdu. Jā, kas kausē zoles, kaut ko. Jā.
Nu, tas vienīgais ir tie ziemas rallija, tad patīkamāk, kas silti visu laiku. Jā, bet tad tāpat ir karsts. Bet labi, mums ir sāna logos, mums ir tādas lūciņas, un jumtā ir lūciņa, kur pūš šo svaigo gaisu, kas nāk iekšā salonā. Tagad tas ir vismaz kaut kāds iegūms. Braucot nav tik traki, lielākā problēma tie brīdi, kad tu apstājies. Jo tad nenotiek gaisa cirkulācija, un tad viss šis karstums nāk augšā pie tevis. Labi, tev, ja būtu jāizvēlās, bet tādā nevis skatīties, bet sēdēšanā pie stūres, tad F1 vai Dakar? Dakar. Viennozīmīgi Dakar es pats gribu nobraukt arī. Tas ir viens no maniem vēl mēķīšiem. Bucket list tas ir? Jā, tas ir bucket list, kā tad, kad būs izdarīts VRC, būs izdarīts rallijs, un būs iespēja uzbraukt Dakaru. Jā. Tas būs viens no tiem. Mēs starp citu ar Krišānu caunu par šo. Mums varbūt nesanāca tur rallijs tā kā vēlētos kopā, bet par Dakaru mēs ik pa laikam viens otram atgādinām. Hei, kad tad būs? Viņam jau pieredze ir. Jā, tieši tāpēc. Ok, tātad tu pārdzīvo tur to šoku, kas ir Polijā pēc šī visa. Nu labi, bet tagad Latvijā vajag pierādīt, ka tā nav nejaušība. Jā, tas bija tas nākamais. Pēc tās Polijas bija tāds atvieglojums par to, ka mēs kaut ko parādījām. Labi, šādi turpinām. Tad pienāk Latvijas posms. Es saprotu, ka tagad ir tas, lai parādītu to, ka tā nebija kaut kāda veiksme vai kaut kāda sakritība. Ir jābrauc un ir jāturpina braukt ātri. Bet tev ir vēl viena tāda, mums ir iedots divas iespējas. Daudz nepraktiskāk, man teikt, stulbāk. Tas ir divas posms no 20 es priekšā, un trešajā posmā to varēja. Tas arī nevienam nedara. Visiem der tikai šis stabilais rezultāts, kurš ir ātrs un tā tālāk. Bet tad arī sākoties šai pirmajai pilnajai rallija dienai, un tad nāca šī mūsu pirmā ātruma posma uzvara, pirmā VRC posma uzvara. Un tas atkal bija tāds. Līdz tam brīdim likās, ka varētu sadzīvot ar šo, kā mēs tur braucam. 3-niekā, 4-niekā ir ļoti labi. Mēs mierīgi šādi varam turpināt, un tad tu nobrauc divas ātruma posmus pēc kārtas, un mēs esam uzvarējuši šos ātruma posmus. Un tas bija tāds daža vu bez mazvai. Un atkal sākās. Pilnīgi viss tas pats atkal sākās. Atkal iebrauc mēdīju zonā cilvēku apkārt. Un tad no tā brīža atkal bija šis spiediens un vispārējais. Nu labi, bet godīgi. Man liekas, Latvijas līdzjutēji, tādi mēs vienkārši esam. Mēs visi bijām pārliecināti, ka, ja tu tur tā nobrauc, tad šeit savā trasē jābūt tai uzvarai. Ar vēl labāku mašīnu, ātrāk ar šo hibrīdu klāt. Kā tev pašam likās? Taču tāvi ceļi tomēr... Jā, protams, ka iekšēji bija tāda vēlme to izdarīt. Es pat nedomāju par ātrumu posmu uzvaru kaut tādu, bet pietuvoties tuvāk un kaut kur varbūt apsteigt kādu brīžiem. Bet ar šiem mājas posmiem ir tā, ka nevienmēr tas nāk par labu. Jo, ņemsim Kurzemes ātruma posms, leģendāru Vecpili, kurš autosporta fans zina, kas ir Vecpils ātruma posms. Mēs ar Renāru zinām, ja ne katru grāvi malu tur, tad katru līkumu mēs varētu tagad sēdēt, tev varētu izstāstīt, kur un kā ir jābrauc. Kas, protams, ir maziņš bonus, jo tev ir atmiņa, un līdz ar to tu vari kaut ko ņemt uz savu pašiniciatīvu šā ātruma posma laikā. Bet zaudējās kaut kur nedaudz koncentrācija. Un vienmēr ir tā, ka savos mājas posmos ir daudz vieglāk kļūdīties. Un tas bija tas mans lielākais uztraukums par Latvijas posmu, lai es neesmu pārāk atbrīvots un pārāk, teiksim, pārliecināts par mūsu spēkiem. Par to, šeit jau es visu zinu, šeit mēs tikai brauksim. Jo mājās ir vieglāk kļūdīties. Plus arī tas, ka māju atbalsts, fani bija vienkārši fantastiski. Man liekas, tie daži video, kur mežos tu vienkārši dzirdi, kā mūsu vārdus sauc un brauc tās mašīnas garām, kaut kas ārprātīgs. Un jebkur no rīta no Rīgas mēs braucām uz Tukumu un pēc tam Talsiem un kuldīgā cilvēka stāv, tā, principā iebrauc vienā kuldīgas pusē un brauc ārā otru. Un tā kā, nezinu, ar ko salīdzināt. Tā kā Baltijas ceļā, viss ietvers ir pilns ar cilvēkiem. Un tas bija tas, kas bija ļoti emocionāli. Un kas atkal deva papildus enerģiju, bet te pašā laikā tas nedaudz arī deva to kaut kādu spriedzi un atbildības sajūtu.
tik tie mājas posmi ir vienmēr tādi ar miksētām emocijām. Nu, braucot mašīnā jau tu nedzirdi neko, protams. Pirms starta es nevarēju taisīt. Mēs nostājāmies uz startu, mums ir šie 3 minūšu intervāli, kā mēs startējam. Aizbrauc pirmā mašīna, mēs piebraucam pie starta līnijas, un tad mums ir faktiski tur 2,5 minūtes sakoncentrēties un tam līdzīgi. Un parasti tā kā nav kondicionēs, tu attaisi durvis un virini tās durvis, kaut kādu gaisu velc iekšā. Un stāv, tā kā fani ir tik daudz, viņi arī stāv uz tās startlīnijas. Un tagad, kā mēs attaisam durvis, viņi sāk gavilēt. Un tu nevari sakoncentrēties tajā brīdī. Tā kā mēs vienkārši dabājām ar durvīm ciet, sēdēt tajā karstumā, lai sakoncentrētos. Tā kā, jā, šobrīd es vienkārši plats maidu to visu atcerās, jo tas bija tiešām fantastiski. Lasīs ziņas vai sociālos tīklus vai telefonu vispār slēdz iekšā. Es pieļauju, ka tur daudz bija to ziņu tev. Jā, pēc tam bija problēma tāda, man liekas, uzreiz pēc šī rallija, protams, tās 2-3 dienas vispār es īsti, kamēr mēs apvērām, laikam, kas notiek, un tās telefona ziņas, es tā pa īstam visiem atbildēju, ka es nākamās nedēļas beigās lidoju prom uz Indonēziju, un tad man bija laiks lidmašīnā, un tad es tās visas ziņas atbildēju, jo tiešām ziņu bija daudz. Un es arī rakstīju, ka es atvainojos par to, ka tik vēl atbildu, jo to ziņu tik daudz, un jā, tā kā nesanāca visiem atbildēt. Bet mēs jau ieskicējām par to, ka ir kaut kas ir mainījies, ūdens ir sakustējies, un tagad ir līdzīgs posms kaut kā bija pirms tam, ka tu īsti saproti, ka kaut kas varētu būt, bet tad jāsaprot, kurā brīdī un kas notiks. Ja? Jā, šis noteikti ir tas brīdis, kad sāk tikt pieņemti kaut kādi lēmumi. Es tā pieņemu. Jo nākamā sezona jau arī vairs nav Kalniem. Okay, šobrīd ir augusts, bet plus mīnus vienmēr novembrī jau visi zina, kas būs. Un tad es kaut ko dzirdu, pa laikam kaut kādas intereses, un tāpat vēl arī ir jāpabeidz šī sezona, un ir arī kaut kādas idejas vēl, ko šajā sezonā darīt. Tāpēc, šis ir interesants tāds brīdis, ko pirmo reizi piedzīvoju, šis ir tik interesants, jo tu īsti nezini. Un tā. Tad no vienas puses kāds kaut ko uzrakst, painteresējās, kā mums iet, un otrs no trešās. Un tāds. Bet tu varētu teikt, es izdarīju tomēr labāko, kas no tevis bija atkarīgs. Gan trasē, gan, man liekas, ārpus trases arī, ja mēs skatāmies to sociālo tīklu, piemēram, atpazīstamību un sasniedzamību, kas ar tevi ir bijusi, tas jau arī tomēr kaut ko nozīmē mūsdienu pasaulē. Jā, tas īstenībā nozīmē diezgan daudz, jo, protams, mēs esam maza nācija, un gribam to mēs vai nē, bet tāpat ražotāja komandas sponsoru starptautiskie tāpat vienalga skatās, no kurienes nāc, kāda ir tā tava pamata auditorija. Bet kas ir tas, ka mēs esam mazi, bet mēs esam ļoti atraktīvi, man liekas, ļoti, ļoti spēcīgi. Un ja mēs kā fani, kaut vai mēs skatāmies, kā sagaida basketbolistus, hokejistus, kā šobrīd pasaules čempionāta posmā rallijā, cik mums daudz bija skatītāji. Mēs spējam, man liekas, ka aptvert šo auditoriju vairāk nekā kodās lielākās valstīs. Gan tas, gan, man liekas, sociālajie tīkli tādā ziņā, viņi nedaudz ir pavēruši šo te iespēju. Plašāk vispār, globālāk, vai ne? Pirms 20, 30 gadiem, skaidrs, ja tev būs Francijas pilots, to rādīs Francijas ziņās, un to redzēs 40 miljoni, Latvijas pilots redzēs 2. Jā, tā ir viena lieta, kas nāk, protams, mums par labu šie sociālie tīkli. Mums arī izdevās to diezgan labi atstrādāt un atspoguļot. Šobrīd, ko mēs varējām, mana komanda Renārs, kas ir mediju cilvēki, mūsu menedžeri Raimonds Strokšs, mēs izdarījām to, ko mēs varējām, savu maksimumu. Manuprāt, mēs izdarījām tuvu maksimumam. Un šobrīd ir tas mirklis, kur īsti nav atkarīgs no mums. Jo, ja kādam šis mūsu radītais produkts, mēs viņu sauc par produktu, ja kādam mēs interesēsim, tad tā jau būs pavisam cita saruna. Bet šobrīd ir tas brīdis, kad tas nav atkarīgs no mums. Kas tas ir, kas tik ļoti un daudzus autosportistus, kas ir braukuši pirms tam citās klasēs, tomēr beigās viņi satiekās Dakārā? Rallijs jau vien pats par sevi ir maratona sportveids. Dakārā tu brauc 14 dienas,
katru dienu tu veic ap 700-800 km. Tūkstnesī, akmeņainā vidē, tur Āfrikā, tur Gāzē. Un tas, ka tu tiec atstāts uz tiem 700 km, viens pats, tūkstnesī, un tev ir, jums kā komanda, jums ir jātiek tam cauri. Tas, man liekas, ir tā sevs pārbaudīšana. Tas noteikti. Spēlēt prot daudz. Laukumā visu izšķir detaļas un nianses. Katrā uzbrukumā, katrā aizsardzībā. Jo augstākā līmenī tu spēlē, jo likmes un prasības ir augstākas. Mēs strādājam dienu no dienas, gadu no gada, lai slīpētu katru sadarbību, saspēli un metienu. Tikai tāpēc mēs uzvaram. Rietumbanka. Kvalitāte nekad nav nejaušība. Ko šobrīd dara, domā un kā ir Renāram? Jūs tu esi varbūt vairāk tā publiskā seja jūsu duo šajā te, bet jūs jau tomēr esat viena komanda un nesaraujama komanda tādā, vismaz šī brīža arī panākumu ziņā. Jā, protams. Bet, lai gan viņš tāpat ir jau kļuvis publiskāks, viņš jau ir, man liekas, kodām. Viņš ir kā divi, viņi ir daudz grūtāk dabūt uz mēdīju kodām intervijām. Bet viņš vēl Ikejā var justies mazliet tā anonīmā. Es nezinu, varbūt. Bet, jā, es tagad... Rallijs bija cik laikam 3 nedēļas apakaļ vai cik. Es vēl joprojām neesmu izglījies, jo man tagad nav bijusi neviena diena apstāties. Jā, tieši tikko atlidoju no Indonēzijas no treniņu nometnes, brauksim tālāk. Un nekas jau dzīvē neapstājās. Tā kā tas temps šobrīd tai ikdienai ir augsts, bet jā, es domāju, ka mums katram, visiem, kas esam mūsu tajā mazajā komandā, katram ir kaut kas pamainījies dzīves ikdienā. Raimondam Strokšam nav mati, piemēram, vairs. Jā, un viņam spīdvejs vēl jārīko. Ko viņš pēc tā nodzīs, jautājums ir. Jā, tā kā tas arī bija interesants stāsts par šo te mūsu ātrumposmu uzvaru, un ka Raimondam jādzen mati nost. Jā, vēl viena lieta izdarījām, tā bija svarīga. Bet tad kaut kur faktiski viņa pat ambīcija un tāds sportiskais nekaunīgums varbūt pajautāt tam promoterim par jums. Kā vienkārši, kas varētu būt sliktākais, kas notiks, ja es pajautāšu, un, ja viņš pateiks nē vai ne. Tas ir zināmā mērā arī iemesls, kāpēc mēs arī šeit šobrīd sēžam. Jā, tas Raimonda fenomens ir tieši tāds, ka viņš var pajautāt jebko un jebkuram. Un šobrīd dara kaut kādas lietas menedžējot, viņš, man vajag to e-pastu, es uzrakstīšu, uzzvanīšu, davai daram. Viņš ir vienkārši neapstādāms. Un tā kā, ļoti liela daļa no šī projekta iznākuma ir viņa nopelns. Jo viņš ne tikai uzorganizēja ralliju pasaules čempionātu posmu Latvijā, bet arī faktiski dabūja mūsu iekšā rūpnīcas komandā. Viņš ir nošāvis ar vienu šāvienu, 2 zeķu šogad. Labs darbs, Rāma. Labs darbs, jā. Bet pabeidzot vēl runājot par tavu komandu un par Renāru, kas ir tās viņa īpašības, ko tu esi sapratis, kāpēc jums kopā sanāk tik labi? Jo tur jābūt tomēr perfektai sadarbībai, skatoties, ka tu cīnies par sekundes desmitdaļām, par sekundēm, lai katra kaut kāda kļūda vai nesaprašanās jau maksā tās desmitdaļas, vai ne? Jā, katram mums ir kaut kādi šie savas stiprās puses. Viņš ir ļoti spēcīgs tehniskā ziņā, kā ja mums kaut kas notiek, Dievs ātrumposmā vai kaut kāda tehniska problēma. Viņš ir tas cilvēks, kurš visu tehniski skrūvē, un es esmu tas, kurš skraida apkārt, padod to, padod šito. Atslēg uz 10. Jā, es esmu tas, kurš dara. Viņš ir izglābis arī daudzus rallijas šādā veidā. Mums šī tieši sadarbība ātrumposma laikā, te ir kaut kādu laiku atpakaļ, kāda ekipāža, kāda braucēja prasīja, kā jūs ar Renāru darat to, kā jūs mašīnā to? Es nezinu. Mums vienkārši šī sadarbība un šis jau kilometru apjoms, kādu mēs esam nobraukuši pa šiem gadiem, mums tas viss notiek tik dabīgi, tik naturāli, ka man nav kaut kādas atbildes uz jautājumu, man ir jāpiedomā pie atbildes. Cik tev liekas, cik varētu būt sacensību režīmā nobraukts kopā? Wow! No 2018. gada faktiski. Tas ir
Nu, kaut vai mēs ņemam, piemēram, šāds viens VRC posms vai kaut vai Eiropas čempionāta posms ar visu sagatavošanos treniņiem, viens sporta režīmā ir kaut kādi kopā 300 km sanāk. Mums tādi ir 8 posmi gadā. Vēl neskaitot kaut kādas nacionālos treniņus, kādas mēs braucam. Plus vēl to visu reizini ar 2 vai 3, jo mēs braucam vēl šo ātrumposmus pierakstīt un pārbaudīt, pirms mēs braucam. Tā kā es domāju, tas ir 10 000 km šiem gadiem. Tie varētu būt vairāk kā 50,000. Jā, tas ir tiešām vairāk kā 10 000 km. Nu, tā tad apkārt pasaulē esat apbraukuši. Mums vien šogad, pagājušajā gadā, es vasaras sākumā nopirku mums jaunu pierakstu mašīnu Toyota, un tieši gada laikā mēs bijām nobraukuši. Tā mašīna tiek pamatā izmantot tikai sporta vajadzībām, kur mēs braucam uz no sacensībām. 50,000 mēs bijām nobraukuši. Tas ir atskaitot kaut kādas lidojumus un kaut ko vēl. Tas ir viena ar šo te mašīnu, ko mēs braucam iepazīties ar ceļiem, jo vien mēs gada laikā 50,000 nobraucam. Grūti pārdot pēc tam, vai ne? jā, jauna mašīna, bet nobraukāt. Jā, tā ir. Ko viņš dara, teiksim, tajā laikā? Tu biji tagad Indonēzijā, kas ir Renāram šajā brīdī? Viņš, es viņu neesmu saticis, bet viņš arī šo minēto mums pierakstu mašīnu tehnisku uzturu kārtībā, citas mūsu komandas vajadzībām tehnikas, tikai viņš ir tas mūsu tehniskais cilvēks brīvajā laikā. Bet par trenēšanos rallijā, kas arī liekas, man šķiet, ka lielākai daļai kaut kas ļoti tāds abstrakts. Nu, jūs, lai varētu kaut kur patrenēties, tev ir jānoslēdz ceļu posms, jāiesaist tur pašvaldība, man liekas. Ātrā palīdzība. Jā, un tā tālāk. Cik bieži vispār tev sanāk patrenēties šādā te režīmā ar mašīnu, noslēdzot kādu ceļu posmu? Jā, tā bija tā viena lieta, ko es atceros, ka es sāku braukt, tad man tēvs šo teica, trenējamies tagad un saņemies un trenējies tagad, kamēr mums ir lēta vienkārši mašīna priekšpēdziņas, kamēr mums ir vienkārši kaut ko uzorganizēt. Jo tajā brīdī, kad tu brauksi augstākajā līmenī, tad nebūs vairs tās iespējas tā trenēties. Un tā arī ir. Mēs faktiski dodamies no sacensībām uz sacensībām, kaut kur pa vidu iespiežot šos te treniņus, bet tādi treniņi un treniņu nometnes, kur, piemēram, mēs tur trenētos 2, 3, 4 dienas, tādas nav. Var būt pirms kādas sezonas sākuma vai kā tam līdzīgi, bet faktiski mēs slēgt ceļojam kā tādā ceļojošā cirku. Nu, ir fiziskie treniņi, vai ne? Fiziskie treniņi, protams. Tagad es pēc Latvijas nedaudz brīvākā formā, bet tūlīt jau atkal jāsāk formu būvēt atpakaļ. Un, jā, fiziskie treniņi, labs dienas režīms, miegs pārtika, mēdī. Neatņemama sastāvdaļa. Formulu braucēji daži ir stāstījuši, ka, piemēram, viņiem tur testos, kur tu aizbrauc uz komandu, ir arī dažādi tur ātruma treniņi, tev jāsit pa kaut kādām pogām, kas tur iedegās. Tu to dari ikdienā arī? Jā, mēs to darām. Mums ir arī viss šīs te lampiņas un visādi reakcijas testi. Jā, to mēs darām. Tev ir tie, teiksim tā, pienākumi arī kādreiz izvizināt kādu, vai kādreiz vienkārši gribās kādu izvizināt, parādīt, cik tad ātri un kā tad ar tavu rallija mašīnu var pabraukt. Ir kādreiz kādam slikti palicis? Tā, ka mašīnā slikti, nē. Ir bijis tā, ka man saka, es arī to vienmēr pirms brauciena saku, ja tu jūti, ka tev ir par traku, tu man lūdzu uzreiz saki, es vienkārši samazinu tempu, mēs lēnām braucam. Kāds ir tas drošības vārds, kas ir jāpasaka tev? Nē, viņi arī tur tajā brīdī, pirmkārt saprot, ka cilvēks ir pilnīgi nekomfortā, un viņš arī pasaka, nē, viss man par traku. Tādi ir bijuši daži gadījumi, jā. Es redzēju nesen vienu labu video, kur tandēmā ar izpletni lecot tas čals, kas ir klients, nevis profesionāls, pazaudē samaņu uz vienu brīdi, un tad viņš atgūst viņu un iedomājies, tu atgūst samaņu un tu krīt lejā, kaut kur tas varētu būt līdzīgi, tu atgūst samaņu un tu esi rallija mašīnā, kur tu neesi pamanījis, ka viņš ir izslēdzies uz... Jā, bet tiešām jā, tas ir tas galvenais, lai ir tas komforts, jo citādi var rasties nepareizs priekšstats par to sportu. Par tādu ikdienas, piemēram, rituālu. Kas tev, man šķiet, ka nav vēl
mājņticīgāk cilvēku par rallija braucēju. Man sievstāvs vienkārši ir rallis, tāpēc man liekas, nekad tu nedrīkst pateikt pēdējās sacensības vai tur melnie kaķi, tur rallis, tad stāvēs pusdienu kaut vai laikā cits pārbrauc pāri un tad viņš brauks. Kā tev ar to ir? Nu, tiešām ir visādas, kuras varbūt neveido nekādu loģiku beigās, bet jā, ir tās mājņcības. Nedrīkst sist mašīnai pa jumtu, nedrīkst darīt to. Es arī mašīnai eju tikai pret pulksteni apkārt. Nu, pilnīgi kaut kādas neloģiskas lietas, bet jā, kaut kā mēs tās visas ievērojam. Bet tas dod kaut kādu pārliecību, vai ne? Ja tā ir izdarīts, tad pagājušais bija baigi labi. Jā. Tagad droši vien vispār neko tu nemainīsi savā rutīnā pēc šiem diviem. Jā, reāli. Bet nu smieklīgi vai nē, labi tās mājņcības, jā, bet tad, kad tu to izveido kā rutīnu, nu tas ir svarīgi, man liekas, sevišķi jebkuram sportistam. Tiem, kur mēs ikdienā daudz piedalāmies sacensībās, un šīs sacensības visiem ir vienādas. Un tajā brīdī, ja tev ir šī rutīna, katru rītu dari vienu un to pašu, vai pirms mača, pirms spēles, vai pirms ātrumposma, tu dari vienu un to pašu. Tas tev iedod tādu iekšējo mieru. Jā, viss ir izdarīts, tu dzīvo pēc tādas vienas rutīnas, kas ir svarīgā. Kas nebija izdarīts pirms pēdējā ātrumposma Liepājas rallijā? Jā, kas tur notika, varbūt dažos vārdos? Jā, tā svētdienas diena, kas bija noslēdzošā rallija diena, bija vispār tāda diezgan stresaina. Mums bija 20 pār sekundes pār Tanaku. Mums bija 4 ātrumposmi palikuši. Pirmā ātrumposma mēs nobraucām ļoti tuvu, tur kodas viņam zaudēja 1,5–2 sekundes. Ok, ļoti labi, ja šāds temps ir, viss kārtībā. Tādu tēmu mēs turējām. Otrajā dienas ātrumposmā mēs atkal bišķi sagriežos, zaudam kaut kādas 5 sekundes. Nu labi, nekas vēl mums ir diezgan daudz laika. Tad atkal trešais posms, un mēs no 18 km posma, man liekas, ka vairāk kā pusdistanci mēs nobraucām 0,7 sekundžu robežās. Un tad es atkal sakļūdījos. Un tad mums beigās pirms pēdējā posma bija kaut kādas 4 sekundes vai kas tam līdzīgs, kam teorētiski vajadzētu pietikt. Un tad mēs arī, protams, neteiksim kaunieciski, jo tāpat mums arī jānofinišē šis rallijs. Labāk tad būtu palikt ārpus podiuma, nekā varbūt pēdējā posmā sataisīt kaut kādas problēmas un nefinišēt. Un ko, startējam. Pirmais līkums, un es dzirdu, kaut kas nav kārtībā, un mašīna vairs nekustās uz priekšu, kā tam būtu jābūt, un kaut kas nav. Tajā brīdī tu saproti, loģiski, ka viss ir rezultātu ziņā, viss ir beidzies. Ja, zini, pie tā... Pats neatliks atpakaļ, tas, kas tur ir noticis. Neatliks atpakaļ, šī situācija, kas notika ar mašīnu, pat no sevis nesalabosies. Ok, un tajā brīdī, man liekas, bija, es nezinu, vai mēs Renāri vai rokas paspiedām vai ko, bet jā, tā kā tu izslēdz visus šos sporta režīmus mašīnai, izslēdz, turpina ripot. Nu, viss, paldies. Un tad ripojām līdz finišam. Un tad jā, protams, ka bija ļoti sāpīgi. Mums tas pēdējais posms beidzās tādā trasē, kur, es domāju, bija vairāk 10,000 skatītāji tajā brīdī. Un saprot to, ka tu ripo vienkārši ielas režīmā. Un pirmkārt, jau pašiem ir ļoti sāpīgi, un tu redz tos cilvēkus. Un tā kā arī ātrumposma malā vēl kaut kur mēs tik lēni braucam, ka es varu paskatīties apkārt. Un tā kā cilvēks tā rāda, kas jums ir. Un tā kā tu esi vienkārši pilnīgi bezspēcīgs tajā situācijā. Tu uzgriez radio. Ja būtu, mēs, man liekas, nobraucām vai nu pilnīgā klusumā brīžiem, vai Renārs turpināja lasīt stenogrammu, lai es zinu, kur jābrauc. Bet jā, tas bija tāds. Bet labi, mēs, protams, nenokārām deguns, mēs uzkāpām uz jumtu. Jo fani to bija pelnījuši. Jūs visi, kas bijāt un sekojat līdzi, jūs bijāt pelnījuši, lai mēs jums pateiktu paldies. Un tā smieklīgā lieta atkal par Thierry Neuville, kurš ir čempionāta līderis šobrīd. Viņš mūs atkal no jauna iepazina šoreiz. Jo ar visu to, ka mēs pēdējā posmā zaudējām visu šo te vērtīgo rezultātu, vienalga mēs rallija finišā par 1 sekundi viņu apsteidzām. Mēs bijām 7, viņš palika 8. Un viņš šobrīd cīnās ar Sebastianu Ožē pa pāris punktiem par pasaules rallija čempionu titulu. Es domāju, es ceru, lai viņam sezona izdodas.
Un viņš ir tuvu šim titulam, bet, ja neizdosies, tad es domāju, ka viņš mūs atcerēsies, mēs viņam esam pa pāris punktiem atņēmuši. Man šķiet, ka nodarboties vispār ar autosportu, ar motosportu, it sevišķi Latvijā, visi, ar kuriem es runāju, vienmēr tas ir bijis ģimenes ieteikumi. Kaut kur tu arī to jau pieminēji. Ne tikai tēvs, arī vectēvs. Es nezinu, vai vēl tālāk tur sniedzās kaut kur ģimenē šis te, bet kā tas notika? Tas bija tāds viņu sapnis tagad, kur tu viņu izdzīvosi, jeb jau tu pats biji tas, kas diezgan loģiski liekas, kāpēc gan, lai čalis negribētu, kā saka, ļoti ātri braukt ar mašīnu. Zini, tas jau man liekas ne tikai autosportā, jebkurā sportā, jebkurā nodarbošanās. Tā kā, ja skaties, šī pārmantojumība ģimenēs notiek. Jo, es arī uzaugu tādā vidē. Es atceros, tur 4 gadi kaut cik, nezinu, es servis parkā bija tāds maziņš elektriskais kvadrcikls. Tēvs vēl brauc tajā laikā. Es jau tajā brīdī pie Mārnēkšanā Viegls kaut kur brauc un skatījos, kā viņiem iet un līdz kaut kur servis parkos iekšā. Ar to, tā kā, man jau vienkārši tas bija, man bija iedots, neviens man nespied to darīt, bet es uzaugu tajā vidē. Un tad tev paprasēja, varbūt tu gribi pamēģināt. Jā, gribu. Un tad jau no tā brīža tas, es neatceros, varbūt vecāki atceras, bet man liekas, ka nevienā brīdī arī nebija uzdots tāds jautājums, vai kaut kāds, vai tu gribi, vai negribi, vai tev jādara. Nevienā brīdī. Tā vairāk bijusi tāda man pašiniciatīva no tā, ka es šādā vidē esmu dzīvojis visu mūžu. Es domāju, tāds ļoti tāls jautājums. Tu gribētu, lai tavu bērni kādreiz nodarbojās ar autosportu? Es vienkārši zinu to, ka, ja tā skatās, vienmēr jau bērniem gribas, man liekas, vecākus tomēr zemapziņā kaut kā progresēt vairāk nekā viņi, bet katrā ziņā arī nebūs tā, ka es spiedīšu kādam kaut ko darīt. Tā būs viņa izvēle, ja viņš ir daudz spējīgāks un ja viņš jūt sevi labāk nākotnē kaut kur citur, kāpēc ne? Mēs arī varam šo ģimenes tradīciju, mēs viņam arī varam pamainīt. Vai, vajag vairāk bērnus vienkārši, lai viens var kaut ko vienu. Autosports ir diezgan finanši ietilpīgs sports. Tur, ja viņi divi izdomā, ka viņi brauks, galīgi nebūs vienkārši. Jā. Tad galīgi nebūs vienkārši. Labi, cerības ēdināt blakus, viens ir stūrmans, otrs pilots, tad kaut kā tā, jā. Klau, bet par pavisam nopietnu tēmu, vienmēr jau šī drošība, un viņi tur ir klātesoši tajā, un man šķiet, tu nevari nevienā brīdī par to nedomāt, vai ne? Esot tādos ātrumos un redzot, ka negadījumi notiek, viņi var notikt. Kā ir ar to sadzīvot visu laiku, jo praktiski katru reizi izejot tur uz startu šajā te līmenī, kurā tu brauc, un pat līmenis varbūt nav tas tik svarīgākais, bet tu riskē ar dzīvību vienmēr katru reizi. Kā tu ar to sadzīvo, kā tava ģimene, tavi tuvie cilvēki? Es vairāk brīnos par mammu, jo viņai vīrs tēvs braucis vairākas gadu desmitus. Tad vien brīdi tēvs brauc ar māsu Anetu kopā rallijā. Gan vīrs, gan meita brauc, un tad es sāku braukt. Tā kā es domāju, ideālais cilvēks šim jautājumam varētu būt mana mamma, kur varētu atbildēt, kā tas ir. Jo viņa tā ļoti, ļoti ar dažādām emocijām vienmēr seko šīm sacensībām un vispār maniem rezultātiem. Bet, protams, par to, ka šis sports ir bīstams, tu nekad neaizmirst, jo tā ir. Mēs redzam avārijas, mēs redzam dažādas iznākumus. Labā ziņa ir tā, ka par to arī domā gan Startautiskā autosporta federācija, gan paša VRC. Mums drošība ir ļoti augstā līmenī. Un vienmēr tiek meklēti vēl kaut kādi risinājumi, kā padarīt šo sporta veidu drošāku. Protams, atceroties to, ka tas ir bīstami un mēs riskējam ar dzīvībām. Un tur neko mēs nevaram. Tā ir vienkārši daļa no šī sporta. Jo es pat gribētu teikt, ka noteikti esot rallija ātrumposmā, tas tavs negadījumu procents ir zemāks nekā atrodoties uz krasta ielas Rīgā, es domāju. Varbūt mēs runājam par dažādām sekām, bet
par iespēju iekļūt negadījumā, es domāju, ka uz krastielas ir daudz, daudz lielāka. Vēl viena lieta, tu esi mašīnā ar super karkasu, drošo un tā tālāk, un visām ķiveru un tehnoloģijām. Otrs man šķiet, vienmēr ir, vismaz man skatoties, ir tik dīvaini tā sajūta, ka tu redz, ka tās mašīnas iet tādā ātrumā līkumos, kur vienkārši stāv cilvēki par skatītājiem. Jā, tas, nav dīvaini braukt viņiem garām tādā ātrumā. Un ne visi vienmēr stāv tur, kur viņiem būtu jāstāv. Tā ir arī vēl viena lieta, pie kā tiek ļoti domāts, jo, ja mēs kaut kā paskatāmies šogad pasaules čempionāta posmu Polijā, mums atcēla, manuprāt, 3 ātruma posmus un aizturēja vēl kādus 3. Tieši skatījā iemeslu pēc, ka organizatori kopā ar dažādiem drošības ekspertiem ir salikuši šīs skatītāju zonas, kur tu drīkst skatīties, kur tu nedrīkst. Un, protams, tajā brīdī, kad mēs redzam, un tāpatās ir tiesneši, mums ir onboard kameras, ir helikopteri, kas to visu redz, tajā brīdī tik līdz kāds nestāv tur, kur vajag. Šis posms tiek apturēts un tiek atkal ieviest atpakaļ drošību. Jo, tas ir bīstam, bet tas traģikomiskais ir tas, ka mēs viņus nemaz neredzam, ka viņi stāv ceļu malā. Jo mēs tiešām, kā saka, mēs brīžiem braucam vidēji virs 160-170 km/h, un tu vienkārši neredzi tos cilvēkus. Un tu nemaz nefokusējies tām ceļu malām, tavs skatiens ir citur. Un, tāpēc tas ir, ka tas ir bīstami, un tāpēc arī tiek atcelti šie ātrumbos, un tāpēc ir augsts šīs skatītāju prasības. Jo tas var beigties diezgan nepatīkami. Latvijā uz ielām cilvēki labi brauc. Tu kā ar savu aci skatoties, un esot daudz, kur bijis, var tā vērtēt, kur kā cilvēki tomēr brauc un pārvietojās? Mēs varbūt vidēji braucam labāk cauri visiem gadalaikiem, uz to tie gadalaiki mainās. Es domāju, ka mēs esam diezgan neuzmanīgi autovadītāji brīžiem, jo, piemēram, tagad esot Indonēzijā, kur viņiem ir pilnīgākais bardaks, bet viņi tajā bardakā māk dzīvot. Mums brīžiem ir tā, ka mēs kaut kā īsti nemākam. Mums ir tādi ļoti, ļoti prātīgie braucēji, mums ir tādi stabilie, un tad ir kaut kādi agresīvi, ātrie, un tad kaut kā tur pa vidu mēs nespējam īsti līdz galam sakomunicēt, kādā ritmā tad mēs braucam. Bet tu kā profesionāls, tagad apsēdies ielas mašīnā, tu izjūti vēl baudu kaut kādu braukt ar mašīnu? Vispār jābrauc ar Rīga Liepāju, un tagad es esmu pienācis savā dzīves posmā. Ja man ir kāds, kurš man varētu aizvest, un es varu sēdēt blakus. Es ļoti, ļoti, ļoti labprāt sēžu blakus. Tagad tu saproti, kāpēc ir tas lidmašīna maršruts Rīga Liepāja. Jā, es arī aizlidoju ar vienu, jo tā kā tiešām, ja es varu izvēlēties, jau nebraukt, tad es labāk nebraucu pie stūres. Tā nekas tur var salikt, tad jebkādu... Tad ielas mašīna, tev nav tāda sapņu ielas mašīna, kur tu gribētu sev ikdienai. Ielas mašīna, ok, bet tajā brīdī tāpat tev pilsētā jābrauc. Ir atļautajā ātrumā, šosejā mums jābrauc atļautajā ātrumā. Ja man iedot ātru mašīnu, es palieku vienkārši bīstams naturāli. Tā kā labāk nedodiet man ātras mašīnas. Labi, tur ir citas lietas, kas nevar tev būt rallī, tur ir... Laba stereo sistēma, masāžas krēsli, kondicionieris jau pieminētais. Jā, protams, tā kā man jāizvēlas kaut kāda mašīna, ko es gribētu. Kas būtu tava ielas mašīna? Tā īstenībā ļoti interesanta lieta. Mums pēc pāris dienām būs Liepājas lidostā filmēšana ar Lamborghini Revuelto jauno. Tur man būs iespēja, tur jaunākais superkārs no Lamborghini, kas ir pieejams, tur mēs pa Liepājas lidlauku varēsim pagāzēt. Tad man atkal pietiks kaut kādam laikam, mēs varam mierīgi braukt pēc tam ar jebko. Tā varētu būt ātrākā mašīna, ar ko tu būsi braucis? Es domāju, ka tādā performance ziņā. Es braucu vēl ar McLarenu 720, kas ir kaut kas līdzīgs, bet Lamborghini, man liekas, ka viņiem ir kopā, viņiem arī hibrīds pār 1000 zirgspēkiem. Tā kā, tas būs jaudīgākais aparāts, ar ko es esmu braucis. Tu jau laikam, kā tu arī stāstīji par to savu bērnību, esi izaudzis tomēr ar ātrumu. Tev vairs braukšana uz 160 km/h jau es pieņemu 9 gados nebija nekas varbūt ļoti īpašs, jo gan jau tu biji sēdējis blakus kādā treniņā un kaut 9 gados ziemā pa dīķi pats brauc ar mašīnu, pats jau mācījos. Kā ir tā ātruma sajušana, kad tu biji maziņš, tev bija kādreiz kādā brīdī bail braukt kaut kur ar tēti?
kā viņš brauc, piemēram, jo es pieļauju, ka 99% cilvēku, kas nekad nav braukuši ar rallija mašīnu, viņi nosēstos tev blakus un izbraukt pāris līkumus, tā sajūta sākumā būtu ļoti interesanta. Un tāda, es nedomāju, ka tur nevarētu teikt, ka nebūtu baila vispār nevienam. Manot ātrums tā īsti varbūt es neatceros, bet tas interesantais stāsts par sēdēšanu blakām mums ik pa laikam notiek, vai tur kādas sponsoru izzināšanas vai kas tam līdzīgs. Tad, piemēram, tajā brīdī, kad iesēdini blakus kādu cilvēku, kurš pats ir braucis, varbūt ātri vienalga, vai pa ceļu vai vienalga, vai pats ir braucējis, kurš kaut ko bišķīt saprot. Ne sportists, bet vienkārši cilvēks, kurš ikdienā daudz pārvietojās pie stūras. Un tad, piemēram, iesēdini pieņemsim dāmu, kurai nav vadītāja tiesības. šī dāma bez tiesībām viņa daudz vairāk izbauda šo visu, jo viņa nezina, kas var notikt. Viņai nav nekāda atskaites punkta. Viņai liekas, forša mašīna, mēs ātri braucam, viss kārtībā. Un tad tie, kas kaut ko brauc un kaut ko saprot, zina, kur viņi būtu bremzējuši. Jā, un viņiem ir bail. Un tas brīžiem beidzas tā, ka viņiem tiešām bail. Tev ir kādreiz bijis bail? Sacensībās vai treniņos vai... Kaut kādos brīžos, ka tu varbūt esi kaut kur tuvu kaut kādai grāvi malai un kaut kur tev uz mirkli parādās kaut kāds ekstra stresa līmenis, bet protams, ka ir jā. Vajag tam jau jābūt, jo ja tas nebūtu, tam ir jābūt, tu bez tā nevar. Un tad es domāju, ja tev braucot rallijā, tur vidēji 130 km/h caur jebkādos laikapstākļos, ja tev nav nedaudz bail, nedaudz nav uztraukums, tad tev, man liekas, kaut kas nav. Tā nav vieta, kur tev jābūt, tad tajā brīdī. Kaut kas arī vispār tev nav kārtībā, jo tas, protams, tas viss stress ar to uztraukumu un nedaudz bailēm, tas dod augstu arī šo te testosteronu līmeni. Tas ir tas, pēc kā arī mēs dzenamies. Jo beigās mēs jau izbaudām to, ko mēs darām. Tas jau nav tikai braukt pēc ko rezultātu vai mēdī dēļ. Tas ir tāpēc, ka mēs izbaudām to, ko mēs darām. Kuru apsteidzot šajos te posmos, tev bija vislielākā gandarījuma sajūta par to, es esmu apbraucis šito džeku? Man vislielākā gandarījuma sajūta bija tieši Latvijas posmā pēc šīs te otrās sacensību dienas. Tā bija, kad Kāla Romampēra bija līderis, mēs bijām otrie, Sebastians Ožē bija 3. un Otstaneks bija 4. Nozīmē, Kāla ir 2 pasaules čempionu titulu, Ožēram ir 8 laikam, un Tanakam ir 1. Tas nozīmē, mēs vienkārši bijām starp 11 pasaules čempionu tituliem. Un tad tu sēdi uz skatuves, uz preses konferencē, un tu saproti, ka šis ir stilīgi. Tad bija tāds lielākais gandarījums par to, ka tas ir sasniedzams un to var izdarīt. Un it sevišķi tas bija patīkami, ka to var izdarīt mājās. Es tagad domāju, lai nesajauktu un precīzi pateikt, man šķiet ir 2. vai 3. vieta tajā, cik posmus tu esi aizvadījis pirms izcīnījis savu pirmo uzvaru kādā no diezgan ātri laikam. Tur, man liekas, ir... Vienu, ko nevar pārspēt Sebastians Ožē, jo viņš uzreiz pirmajā savā dzīves ātrumposmā uzreiz uzvarēja. Exactly. Viņš ir 1. vietā, un tad ar ļoti līdzīgu rezultātu, man liekas, ka tu esi vai 2. vai 3. šajā. Tagad Samīpai arī mūs apsteidza Somijas rallijā, viņš 1. rallijā tagad vinēja 9. posmā. Jā, tātad joprojām 2. 3. vai 4. Jā. Kas arī tomēr ir pakāpeniski, bet savu vārdu vēsturē tu raksti. Jā, un tā ir, neviens šos rezultātus nevar atņemt, un tas paliks mūsu atmiņās visu mūžā. Klaus, tev paldies, un gaidīsim tos jaunumus, kur es saprotu, cerams, ka briest un nobriedīs, un tikpat pārliecinoši un ar to vieglumu sajūtu novēl turpināt. Paldies!